Ar ko tu būsi komandā? Kur ir tie kauliņi? Tas būs tik jautri. Kāds mums būs kauliņš? Es nezinu, ne? Mums ir dzeltens. Es stāju. Es stāju. Es nevaru būt ar Andu. Kāpēc tu tie cipari? Man gribās ar Andu. Jā, tā nebēr? Jā. Man ļoti patīk, kāda ir Laima. Nu, viņa arī ir savā elementā pilnībā. Samanta arī. Viņš man bakstās virsū uz laiku. Viņš ar tevi guļ arī vienā gultā? Aha. Vai mazais nerādnelis? Ej, Krīstamam būs vienkārši viegli nost. Es guļu vispār citā pusē un citā vietā. Un... Nu, līdz Samantai man tur tālu būtu, lai ņurcītu. Ko tu ņurci? Savu spilveni un segu. Ko tev draudzene teikt par to, ka tu Samantu ņurci? Nu, viņi teikt ļoti daudz ko un neko labu. Bet tā kā es to nedaru, tad viņai nav ko teikt. Māte ir tas cilvēks, kuru es arī atlasēs. Viņa man sēdēja blakus, es viņu atceros. Viņa bija ļoti uztraukusies. Es atceros, kad mums bija atlases uz Aukārtas akadēmiju, un viņa man sēdēja blakus. Un es tieši runāju par īpašiem cilvēkiem, par tādiem cilvēkiem, kuri varbūt meklē kaut ko dzīvē un grib sasniegt un tā. Un es ar viņu parunājos, un man ar viņu diezgan daudz kas kopīgs. Muzicējam un vispārējais tā. Un tas ir ļoti svarīgi. Mēs reāli strādājam, veicam kaut kādu darbu, bet tajā pašā brīdī mēs darām to, kas mums vairāk patīk. Tā ir mūzika. Es gribētu padejot. Nu, nodarbību. Nē, vispār nodarbību. Kā Mārtiņš jāaicina jau ir. Mēs tā draugs neņemtos, labi? Jā. Neapvainojas, mīļais, ja? Atcer, kā bija, ja? 1, 2, un uz priekšu to kāju pašu, kur tu gāji labo kāju. Nē, atceries, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ja es nemaldos, tā bija salsa. Tikai tie pamat solīši, bet viņi prot savu darbu, iemācīja dejot. Tas ir tiešām labi. Uz sāniem, un uzreiz rokas. Dodam rokas. Un es viņu metu prom. Un 1. Tas pirmais kustība, ja? Jā, tad 1, 2. Ar labo rociņu turi. Turi labo rociņu. Kreiso roku. Aizmet kreiso.